Sveiki, es esmu apakaļ. Kroči, šodienas plāns. Es, jau brent snieg. Plāns ir, paskatās, zaibis. Tur var redzēt gaismiņas. Armāns rukā. Mēs ceļamies uz citu objektu, mautam prom no šejienes. Es sakrāmējos, jābrauc ārā hārs, jāiedzen. Tad jānāk pakaļ busam un jālaiž tālāk. Un tas arī viss pabeidz izcirsums. Un kaut kāda arī 2000 kubi šajā īpašumā. Kopā kailena arī tā arī bija. Jā, es vienu kailenu arī nozāģēju. Eglīta. Jā. Hektārs jau tik bija. Nebija tik traki. Tā, davai, laidīšu tālāk, tad jau paskatīsimies, kā man šodien iet. Iet un ies. Tā, davai. Šī bija viena cirsuma. Tāds pašvaktā cirsuma, bet kā, cik pašvaktā, ka tas koks tāds kaut kur ir, kaut kur nav. Teva Armāns ir savīzinājis. Ārā ir kaut kāda -2 plusā, ko viņi zina. Tāds slapš sniegs. Un vai kur atkal cirsuma. Armāns jau kaut kur jau hujārī. Un tā kaut kā laižam laukā. Te ir kaut bērs cirsum, bērs čupiņi. Es tur bišķiņu uzzāģēju pa virs viņam, lai mazāk jakrāmē. Tā kaut kā, labi. Is this what giving up feels like? I don't know. Tell me, have I lost my mind? Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up feels like? I don't know. Tell me, have I lost my mind? So I break these walls and hold my head up high, and I step my ground until the day I die. As the rain falls down, there's no more tears to cry. So I break these walls and hold my head up high. No, I'm not giving in. No, I'm not giving in. Tā sakabinājis esmu. Var iet pakaļ busam. Un tad cerēt, ka tas hārs vēl te stāvēs. Kāds nav paņēmis, aizbraucis, neceļos. Bet citreiz arī trelis paņem un savāc. Pašam nav nekas jādara. Tā kaut kā sadara. Tie iet bišķi. Jā, dabūs tīkliem bišķi sagāju uz vienu pusi. Jā. Un kas? To salabos.
jāatlaiž vaļā un jāieliek, jāierikta vietā. Tagad tā. Galvenais, ka tās gabals jāiet. Vienmēr vajag pārbaudīt, vai mašīnas atslēgas es paņēmis. Zviedra hūta. Viņiem tāds mēdz būt kaut kur šī jau vēl kaut cik pie ceļa. Bet ir tādas vietas, kur vienkārši mežā neviens ceļš nepieiet. Vienkārši mājiņi. Te tur ar sniegmočiem vai kvadricikliem. Brauc. Pat dzīvo bez elektrības. Tā viņi te ņemās. Savādāk. Viņiem te cita pasauli. Jā. Davai. Iečāpo tālāk. Mežos viņam ir šāds zīmes. Kvadrciklu ceļi. Un viņiem arī ir sniega moču policija. Arī tādiem gadījumiem. Un Zviedrijā ar sniega mocu var braukt tikai ar specializētām Zviedru tiesībām. Vai arī kaut kā tur ķipā var, ja tu var pierādīt, ka tu esi Latvijā brauc, tad vēl kaut kāda iespēja laikam ir. Ja ne, tad jābrauc tādam safāri saucamiem. Tad tu var izīrēt un izzināties. Cencī tāds pa lielam, tā kā Latvijā ūdens moči bišķi lētāk varbūt. Pa dienu nebija tur nekas traks, kaut 200 līdz 200 eiro. Bet kaut kā brutākie, protams, vairāk maksā. Tur viss iekļauts, viss ķivers, viss cenā. Es nezinu, cik tā, ja jāmaksā kaut kā tā depozīts, droši vien palielāks. Bet neaizbrauc neceļos. Bet jā, tā viņam te ir. Zviedrija. Kaut ko ar manis ir sakrāmēji. Šī papiemalka. Te rekuņi spiež zīmodziņu virsū. Kaut kā jānoķer, ka viņš spiež. Vai redzēt to procesu. Latvijā visāds lapiņas jāšau vai jāpūša krāsa. Šeit tā kā zīmodzīšu. Krautūs numurs tikai. Un tā. Tas atkal pizģīja degvielu. Ot. Kamēr nav klāt saimnieks. Lai nosti. Aiku Zviedru pusdienu. Tās pelmeņas arī. Hello, hello. I'm filming on YouTube. Okay. For Latviju. Labi, ka atslēgas atstāja. Pašam nebija nekas jādara. Uz dzīciņu. Laižam tālāk. Es viņam pateicu, ka viņš būs YouTube'ā. Nebrīnās. Oi, es cerēju, ka viņš brauks uz augšu.
Man jāaizbrauc ātri, jāapskatās, kāds vispār ceļš šī. Vai vispār cik tālu tiek. Jā, bija mans laiž. Tā A9 briesmīgi izskatās. Vienkārši. Tagad, kur laižu to nākamo cirsam, tik tālu es vēl nav bijis Zviedrijā. Nu, neskaitot, kad esam Otsta braukāju un Norvēģijā aizbrauc, bet tīri darba darīšanās tik tālu vēl nav trāpīts. Tā ir nav liels objekts, kaut kāds 400 kubu. Līdz vakaram jau būs cauri. Dirši kā vienmēr. Ja boķi tas lido. Tagad tā. Tieši tā, kad telefons lādējās ārā, tad tev visādas svarīgas informācijas jānodot tālāk, bet tu nezinu, vai tev baterija pietiks līdz beigām. Tos vēl YouTube's jāuzfilmē. Labi, skatāmies, kas te notiks. Iebrauc skatīties, kāds tas ceļš ir uz cirsam. Vai tiek iekšā trēlists vai netiek. Vai tā būs atkal ietekājām. Kā būs, tā būs. Lēlam jau. Tas neko nemaina. Trēlistam vairāk zināt, cik viņš tālu varēs ievest to traķi. Visticamāk, ka tur nav tīrīts, jo tas ir baigi svarīgais posms. Tagad tā. Labi. Davai. Piesakojam. Labi. Esam klāt. Šī tik nav cirsa. Žēl. Tāda nemaz nemācētu kopt. Bet... Aizlidoja. Es te reku sāku cirsam. Jaunaldz jāizkop. Tāpat kā Tomiņam. Tā, kaut kas pazāģēts ir. Šeit kaut kas nocirsts ir. Jānomaina ķēde. Palikt trula. Kaut kāda ko mietiņa parādās. Tāds tas mēs šī. Te viss kūst, bet sūdi, reku. Nevarēs noņemt ķēdi, re. Jāiztīri šitas un tad varēs. Labi, te iztīrīšu, davai.
Tā te man izskatās. Labi vai slikti. To jau rītā Jānis pateiks. Jānis ir zviedru meistars. Rīt atbraukšot ciemos. Tā jau manīs. Tur ir to. Pasmalks ir. Bet nu kā citāds ir. Ar to jāsadzīvā. Nav, vispār kalns arī nav. Tad aizmugurē. Tieši loks, tad ir labāk redzēt. Tā kaut kā man te iet. Vēl caurā brauks mājās. Armantu jau taisma vakariņas. Ko mēs šodien ētīsim? Tāds ir šis, kad tāds ir mešs. Tāds ir sanāk. Šitā ir dzīves iekšā ceļus. Šis savienojušies. Kaut kas sapļūtīts bišķi, bet ko var darīt? Tam tagad viegli. Piķis, reku te būs. Nauda, dzīva nauda. Vajagais atspūks tajā lokā. Tā, var laist mājās. Nav jēgas smērēt, nav jēgas liet kaut ko iekš, jo ir tikai nozāģēt 30 kubu. Un pirms es pārcēlos šurp, es jau visu to sadarīju. Degviela tikai 30% ir iztērēt. Tā, braucam mājās, jau ieslēdzēšu. TikToker gaismiņu. Kur ir tas jau? Līdz būs. Un kaut kad labi izgāzās. Moši kā aizgadīgi. Princit. O. Re, var laisties. Mājās. Paldies, ka noskatījies šo sēriju. Tad jau tiekamies nākamajos piedzīvojumos. Tā vai tā.